Tātad es domāju, ka mēs varam sākt. Labdien visiem! Var teikt, ka Ķekavas novada, Ķekavas pagasts vienmēr ir bijis slavens ar skaistām vietām. Mums ir Daugava, mums ir Ķekaviņas Leitec, kas ir ļoti glaznojumi, ar katru gadu kļūst. Tātad Ķekavas tic iestājas projektā Muzejumā, kas pagasta dienās iesaistījās piedzīvojumu stafetē, Ikstrē, norises sadarbībā biedrīga partnerība Daugavtrasts. Garšaugu festivālu mēs organizējām. Sistematizēta informācija Ķekava LV sadaļa turismu organizēta pirmā ekskursija pa Ķekavas. Piedāvāt servisu lielo nomu. Šobrīd tas būs turismu informācijas centra paspārnē, bet ļoti iespējams, ka vēlāk, un ja tas aizies, tas tiks kaut kādā mērā nodots varbūt privātu uzņēmēju rokās, kas izrādīs interesi vai kāds turismu viesunams vai kāds jābija. Jo tika izbraukti ļoti daudz tādas vietas, kur skolēni pirmo reizi iepazīst ar Ķekavas novadu. Viņi atklāja tādas vietas, kuras viņi vispār nav redzējuši. Viņiem bija liela brīnuma, ka tepatā mums ir zoo, liela brīnuma, ka mums tepatā ir dažādi tādi cilvēki ļoti interesanti selekcionāri un dažādi būrīši tur veidotāji, kad viņiem tas bija tiešām ļoti interesanti un liederīgi iepazīt to visu. Tā ir kvalitāte, ilgspējība, augsta pievienotā vērtība, turismu produktiem, individualizācija un iesaistes un pieredzes gūšana. Respektīvi, ka turists atbrauc un ir iespēja iesaistīties aktivitātēs un personāli attiecībā. Ja mēs paskatāmies uz Ķekavas novada karti, tas ir tāds kā trīs zinām, turismu maršruti, ka mēs veidojam, ir labi būt, ja viņš iet tā pa riņķi, pa cilpu kaut kādā tādā veidā. Bet šeit mums praktiski sanāk vai aizbrauc uz vienu galu, pēc tam brauc atpakaļ pa to pašu ceļu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, un viens no mūsu šī gada uzdevumiem ir sadarbība ar blakus novadiem, ar kaimiņu un turismu informācijas centriem. Un es domāju arī par šīm turismu ir turisti, kam, teiksim, kas baidās nokāpt no asfalta vai betonēta ceļa. Es ar busu visu varu piebraukt un pat izbraukt strokiem pa līdz. Tālākais vēja ģeneratoram, vēl mazliet tuvāk upei, viņa stāvēja, sarksumas pie kājām rēja. Viņš bija teicis, izvēlies, es vai tas, ko tu dari, kaut neviens nevienam